Rekord jau aizgāja? Kuras atinājuši ir? Nē, tas būs izslēgts augšā. Viņš automātiski ir. Jā, 9 mil. Viņš teica, ka baigi baterija. Jā, rakstās, jā. Labrīt! Nu jau es no rīta pamosies pie dabas. Beidzot. Skaista vieta. Es darīju mūsu stadions. Tālūk. Skaisti. Tā kā Latvija. Tālūk. Moči! Taču varēja tālāk, Moči. Tu zini to? Nē? Mēs to izdarījām. Pirmā diena. Jā. Paņemēs pirmā diena. Nu, nav pat 24 stundas pagājuši. Bet 150 varbūt ir pieveikti. Nu, runa. Labdien. Labvakar. Labvakar. Mums pirmā diena ir pagājusi. Labas vakaras. Češķi. We are in Poland and I feel very good. We are feeling very good. Yeah, today we wrote about... Kādas muļķības šodien? Noteikti es viņam var sāk apnikti. Ir. Viņš man rada, viņš nav badziņš. Bet, nu, būs labi. Jā. Enerģijas nav, gribās ēst, rokas trīc. Brausmīgs pletvējs. Ir pēdējie 80 kilometri dienas ir smagi. Dibens sāp vienkārši drausmīgi. Dibens sāp. Nezinu, ko lai izdarīt. Es zinu, ko var izdarīt. Var nopirkt peņķi viņam normāli. Tas viņam stipri palīdzēs. Labi. Čau. Labrīt, Kristap. Labrīt. Kā tu šodien jūties? Papiecēlos. Višķiet kaut. Palikām pie kursu serpkarēs visas Giedrus. Papildustojām, vakariņojām, izdarām tēju. Pirms 8 stundām pamodāmies, un jūtos vienkārši brīnišķīgi. Kājas nesāp tev? Kājas. Ko tu tur smērē? Es smērēju pretietegumu krēmu. Neskatoties uz to, ka ārā nav plus 40 grādi, kā mums visi solīja, ka būs plus 40. Tomēr nedaudz ir ietekts pie tiem pašiem 20 grādiem. Forši, kā Karlīna mums atrada Kaučedus, un mēs varējām palikt pie. Tas ir Kaunis, netālu no Kaunis centra. Šodien dosimies uz Poliju, plāni ir pārstot pāri robežai un palikt, un tad jau rītdien tiksim pirmajā pilsētā Augustovo Polijā. Forši, viesmīlīgi cilvēki, beigām tikām civilizācijā, tikām dušā, nomazgāties. Visu forši, vārdu nodara, tad labāk izskatos. Tavu. Man vajadzētu savu. Es gribu redzēt, Es to negribēju redzēt, jo es zinu, kā drausmīgi. Šeit ir skats pa logu. Skats pa logu. Ikdienišķā pilsēta. Nekā īpaši izstāsta kā Rīga. Visai kalnaini. Eku kaķīts. Kaķīt pasmaidi.
Nu tālūk. Tad mūsu vieta. Mēs te esam pagaidām pamatīgu bardeku uztaisījuši. Apsveram ideju kaut kādiem mantām varbūt atstāt vai izmest laukā. Kā es sāku. Visu muskuļu. Tālūk. Ok. Pagaidām tā. Es vienkārši nobraucu normāli uz trotuāru, un viņš man iesa, tāpēc, ka viņš nokrita zemē, jo viņš nevar ar riteņu noturēt līdzsvaru. No riteņa mazākais. Bet viņš pats to pasaka, viņš melo. Pa priekšu. Es viņu lasīju pa zemu kopā. Tēva sausē 10 slotus. Es saku, mums būtu pabraukuši 2 kilometrus normāli pļaviņā novistot. Nē, krītam, nē, paliekam te pārmā, es slēgums, mīties, tu kā. Tagad mēs varētu tēlsardīgi, ja mēs rūpējām par mani. Paldies, ko viņš patīk. Redzat viņas maizi, redzat? Kur ir mama gaisa? Sveika, tauta! Debesis vajā. Mēs jūs padarījām jālāk, mēs nobraucām. Ļoti daudz. Tagad mums tā mēs varam ietuvā vietā, kilometru pilsētas, visu pārtikas resursi, beigušies. Tātad Baigi traģiski. Mēs uzskaņas, kas ir no rīta, kad ir jābrauc, tikko pamodušies. Mums Mēs braucam par celiņu, kurš ir tikai 10 centimetru tāds. Mēs esam tikai 10 centimetru. Katrā ziņā ir rīts, esam Polijā. Tagad mēs varam parādīt, kā izskatās ārā. Ārā ir drausmīgi drūms laiks, saules stariņš nespīd ne pa vienu vietu. Cerams, ka vismaz nelīs. Jā. Mēs te uztaisījām ļoti labu šito te sēdekli mīksto, nopirkām padibeni un notinām. Šādi. Vismaz dibens vairāk nesāk. Un es mēģinu iztaisnot savu astotnieku. Manāmi ķeras iekšā. Vienkārši, un tas pats arī aizmugurē riepai. Tuvējākā velo servisā mums jāiztaisno. Nu, davai. Češče, mani mīļie draugi. Mēs šodien esam atbraukuši uz Varšavu. Un pirmais, ko mēs redzējām, mēs esam iegājuši, izdarījām, es ļoti lepojies ar sevi. Jā, uz Varšavai nokļūts. Uz Varšavai nokļūts, un tagad 2 dienas spēkīs Varšavai. Brauc pār!
Taisnais, tu tāds. Cik smuks skats. Un viņš tikai pirž un pirž, nelietis tāds. Es to visu nofilmēju. Labi, es tev nofilmēšu. So, we had some problems with my bike, with the pedals actually, and there was some guy near the Augustov who helped us out. On this shit. Yeah. Cik tur duri šeit? Uz kājām var nu? Tikai netēlo kameras priekšā. Esi tāds, kāds esi. Čau. Tas ir Krīsta, ja zināt, kāds viņš ir patiesībā, jā, jūs noteikti. Pirmkārt, es smirdu, otrkārt. Viņš izpūst diklosovu gāzi mūsu teltī, lai noindētu 2 odus, ko viņš nevarēja nost ar tavām puslajām rociņām. Kādām rokām? Puslajām. Es domāju, tīzlajām, nē, puslajām. Neklausties viņā, viņš tāds pats kāds vispārējie cilvēki. Davai beidz žorīt, atstāj kaut ko rītdienai. Atstāj kaut ko rītdienai, nē, šodien, nē, rītdien, jā. Dzirdējāt elementu? Ui, 344 bija vakar no Kauņas līdz Rīgai. Jā. Vakar mēs vēl nebijām Kaunijā, kā tu zināji to vakar? Mēs no Kauņas, bet no Kauņā. Nebijām uz Kaunijā. Mēs vispār Kauņā nebijām. Lielāko dienas daļu mēs vairāk diršam nekā ēdām, ja godīgi. Kārtīgi pielikām māgus. Nu tā sen nebijām ēduši. Pankūkas, salāti, jogurtu vēl puslitru izpļāvu viens pats. Litru, es tikai 1 glāzi izdzēru. Sandrs izdomāja tik pāri robežai. Ziniet, kā tas bija? 18 kilometru. Sandrs 18 kilometru kaut kur braucām, jā. Vairāk. Vidējais ātrums man bija apmēram 27 km/h. Vidējais. Un pēc tam mēs viņu pusstundu gaidījām mierīgi čiloju, kamēr sēda man odi nosti. Un viņš vēl izdomājis savu padibeni pazaudēt. Es pazaudēju savu padibeni. Blā. Un pazaudēju savu. Tā spinda. Nekad tā nebija sāpēs. Vispār nezinu. Sākās smiklīgi. Jā? Man paši tas liek. Jā? Tā ir tās tādēļ, ka pa pirkstu smējās, jā? 1 pirksts, 2 pirksti. Labi, beidz. Jā. Ko varam? Šodien baigi daudz domāju īstenībā. Tāpat neko iedzīgi neteiks, kāpēc tu saki. Mainīties, kā mainīt savu filozofiju. Kā mainīt sevi, kā mainīt pasauli. Pasaules negribu mainīt, tā ir cīņa ar veidzirnām. Kroči aizvērst pastāstīt par tām tantiņām, jāpastāst par tantiņām. Es neredzēju neko. Kroči, Sandrs tāds, īsāk sakot, Sandrs brauc šortos, viņam krūtis pliks, kājas līdz kaut kurien, tā kā volejbolistu šorti aptuveni tik augstu. Gribēja iesauļoties. Viņš gribēja iesauļoties, jā, saulīt bija Veica spoža. bija nenormāli. Un tas gejs, Plus 40. oi, ne tas gejs, Kurš gejs? tas kaut kāds gejs parkā stāvē. Un Sandrim brauc garām, iet garām 2 tantiņas ap 60-70 gadus vecs, šuvalkos vēl parkā. Abām 2 saules brilles. Sandrs tās pabrauc garām, braukā tur riņķī ap to parku. Un tās tantiņas savus brilles tāds novelk, tos paskatās. Un var redzēt to
uguntiņu acīs. Man nav tāds papīrs. Visiem. Tāpēc viņš tagad tēlos celsirdīgo un Pastāstu. apderīgi Un pastāstu. pastāstu video to, kur es nevienu. Garlaicīgi. Tātad, Jā, šodien ir skaista saulaina diena, 28. jūlijas. laikam sestdiena. Mēs esam atbraukuši uz Rīgu. Jā, Rīgā esam, faktiski līdz mājām vēl man kāds 20 km. Mēs beidzam savu ceļojumu, ko mēs uzsākām Rīgā. Aizbraucām līdz 16. mēs uzsākām, man atvainojums 16. Aizbraucām līdz Līdz Varšavai aizbraucām un atbraucām atpakaļ uz Rīgu. Mani sauc Sandri. Tas ir Kristaps. Varbūt tiksimies nākamgad. Jā, es domāju, uz Berlīnu nē, uz Romu, Parīzi varbūt. Varbūt uz ziemeļiem. Varbūt uz ziemeļiem Igauniju vai vēl kaut kur. Iedomā, ka to var izdarīt. Jā, tad tu raksti. to var izdarīt. Jā, ja vēlies pievienoties tādā trakā ceļojumā, droši nākamgad zvani. Es ceru, ka ierakstījās. Yes. Es tev nobildēšu. Vajadzētu abus divus. Vajadzētu arī man tikai vienu. Varbūt arī tā, lai es to Rīgu tiru uz rokā? Jā, protams. This ain't a song for the broken hearted. A silent prayer for faith departed. Jā. And I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear Vēl garām. my voice when I shout it Vēl garām. out. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live. Tik būs labs.